Nu, kamēr Laura Un, izēd mutīs, pastāstīšu, kas tur notiek. Mums šodien ir Laura Gasle no Norvēģijas, bet Lauras saknes ir turpat, kur manējās, jā, kaut kur tur. Mēs esam skolas biedrenes no Kārsavas, un šobrīd Laurai ģimenē aug divi bērniņi. Par to, kur viņi mācās, cik ilgi un kas un kā pati Laura pastāstīs. Taču šie bērniņi un šī ģimenīte dzīvo un mācās Norvēģijā. Tāpēc mums būs ekskluzīva iespēja paklausīties, kā praksē rit ikdiena Norvēģijas mājmācības ģimenē. Un es joprojām esmu jā, Una, kas ar jums tiekās reizi mēnesī. Čau visiem! Šodien es aizkadrā vācu komentārus un palīdzēšu Laurai, ja būs nepieciešamība. un es no savas puses varu pateikt, ja Gunētas ir ok, arī, ja var iesaistīt, ja jūs gribat kaut ko pajautāt uzreiz, jūs vienkārši jautājat un tā kā pārtraucat, neceļat rociņu, jo es varbūt neredzēšu to, bet vienkārši pārtraucat un uzdodat savu jautājumu, ievietojat savu komentāru, tāpēc, ka man personīgi vienmēr ir tās sarunas, kas ir dzīvās, ir tā kā, kad visi var piedalīties, ir tādas vērtīgākas, un mēs neesam šodien tik daudz. Tagad mēs droši tā varam darīt. Es sākšu īsumā ar sevi. Mani sauc Laura, un Norvēģijā mēs dzīvojam jau diezgan ilgi. Ir vīri, kas arī ir latvietis. Mēs esam tuvu Oslo, un abi bērni, Gustavs, kuram 11 gadi, un Elizabete, kurai ir 9, ir dzimuši Oslo. Bet paši vismaz pagaidām vēl saka, ka ir latvieši. Jo mēs runājam mājās latviski. Mums ir arī Kristapa vīra brāļa ģimene, tāpat, nezinu, 7 minūšu braucienā uz priekšu dzīvo ar 2 bērniņiem. Un mēs bieži arī braucam uz Latviju. Tā ka mums ir tā Latvija mums ir ļoti aktuāla un spēcīga un klātesoša. No mūsu bērniem Elizabete iet skolā, vietējā Valdorf skolā, 3. klasē. Viņai tā ir ļoti svarīga. Mājmācībā viņš šobrīd kategoriski atsakās iet. Bet Gustavs, kuram 11 gadi, viņš sāka iet tepat mūsu vietējā pašvaldības skolā tuvākajā. Nogāja 1. un 2. klasi, 2. klases 2. pusgadā viņš modās katru rītu ar jautājumu, kāpēc viņam ir jāiet uz skolu un ka viņam riebjas skola un kāda no tā jēga. Un tā kā mēs jau bijām kaut kur, varbūt ne tā, ka pilnīgi nobrieduši mājmācībām, bet mums tā ideja nebija sveša un tā kā mēs bijām kaut kur neapzināti tā kā nobrieduši tam, tad mēs ar vīru izlēmām, ka okay, ja viņam ir tik, nekādas objektīvas problēmas viņam tur nebija, bet, ja viņam tik ļoti nepatīk tur iet, tad mēs varam pamēģināt to mājmācību. Un Norvēģijā šis process ir ļoti, ļoti vienkāršs. Ir jāizsūta ēpasts uz pašvaldību vietējo, un nevis jautājot, vai mēs drīkstam, bet vienkārši uzrakstot, ka mēs, kaut vai no rītdienas sākam mājmācību, un bērns vienkārši neiet skolā. Protams, ja viņš ir gājis skolā, tad ir, tā kā, mēs vismaz to izrunājām sākumā ar skolu un informējām jau klases audzinātāju, kad, 2. klasu mēs pabeidzam, un tad 3. klasē viņš sāk mājmācībā, un tad mēs, tā kā bijām informējuši arī skolu, jo tas tā kā, loģiski, ja komunikācija ir ar to skolu, lai viņam nav arī tā. Protams, viņi uzzina no tās pašvaldības, jo zem viņiem jau viņi arī ir, bet, tas liekas normāli viņiem pateikt pašiem to. Un tad, tajā brīdī, kad izvēlēs sākt mājmācību, tā visa atbildība ir uz vecākiem, nav nekāda tur sadarbība ar skolu, nekādas tur mācību grāmatas vai kaut kādas pieejas klases tur materiāliem vai klases tur nodarbībām kaut kādām nav. Protams, individuāli, ja ir kaut kāda ļoti laba komunikācija tur ar klases audzinātāju un tas bērns pats vēlās, tad var sarunāt kaut kādas tikšanās, varbūt kādu
reiz aiziet tur ciemos, vai ja viņam ir tur kaut kādas, nezinu, kaut kādas tādas pārgājienas vai kaut kas tāds, un tad piedalīties, bet, Gustos par šiem tagad 3 jau gadiem ir bijis ciemos laikam vienu reizi. Tāpēc, ka, viņam nav tā kā tas bijis aktuāli vairāk, un es bišķiņ tādam ieskatam par to, kā vispār Norvēģijā notiek lietas, ir pastāstīšu tagad nolaižu no tēmas, kā skolā notiek lietas. Skolā sāk bērns iet no 7 gadiem. Viņam, atšķirībā no Latvijas, ir jāmāk 2 lietas – noslaucīt dupsis un noslaucīt deguns, ja ir puņķis. Nekādas mācīšanās, tur nekādas reiķināšanas, lasīšanas, nekas tāds nenotiek. Tā kā organizēta bērndārzos, nenotiek nekādas sagatavošanas, tur pirmsskolas pasākumi. Vienkārši tad, kad bērnam, tajā mācību gadā, kad bērnam paliek 7 gadi, viņu atsūta no pašvaldības, ja vienkārši ies tuvākajā skolā vai no tās skolas, kurā ir pieteicies, ja tā ir kaut kāda privātā skola. Vēstuli, kad bērnu uzņems, un viņam šita vieta, un parasti tajā pavasarī pirms tās 1. klases, kas sāksies rudenī, viņu aicina ciemos. Lielākā daļa iet bērndārzā, viņi iet ar savām grupiņām, ar tiem bērniem, kas tajā pašā skolā sāks. Ja viņš ir mājās un nav nekādā bērndārzā, tad vienkārši viņam paziņo tās dienas, kad kādi citi tie bērni no bērndārziem, kas ies viņa klasē, nāks, un tad viņi var pievienoties kopā ar mammu vai tēti, vai kā viņi sarunā. Un tā pati intensitāte tajos pirmajos gados ir ļoti maiga salīdzināt ar Latviju. Viss notiek ļoti lēnām, neviens tur netriko ar to lasīt mācīšanos un visu pārējo. Atzīmes nav nekādas, nav nekādi vērtējumi. Vienkārši 2 reizes gadā vecāki ir aicināti uz sarunu ar klases audzinātāju par to, kā bērnam veicās. Un tu tajā sapulcītē arī tu skolotājs labprāt grib uzzināt, kā mājās notiek lietas, kas ir ļoti vērtīgi abām pusēm. Un tad, kad jau paliek manis vecāks, man šķiet kaut kādā 5. klasē uz šo tikšanos tā kā aicināts arī bērns pats, kur viņš kopā ar skolotāju un vecākiem izrunā, kā viņam skolā iet, un kā viņš jūtās, un kā viņam iet ar tām mācībām un draudzēšanām un tā. Un kaut kādi vērtējumi parādās tikai no 8. klases, jo no 1. līdz 7. ir tā saucamā bārneskola, kas varbūt latviski būtu bērnu skola, sākuma skola, vai es nezinu, kā latviski īsti to iedalīt. Un tad no 8. līdz 10. klasē ir tā saucamā ungdomskola, jauniešu skola, kas bieži vien lielākoties ir vispār atsevišķa ēka, kur tikai tie jaunieši tajā vecumā arī ir, un tur sākās tie vērtējumi. Bet tas nav tā kā katru dienu kaut kādas tur izsaukšanas, bet tas ir tad, kad viņam ir kaut kādi pārbaudas darbi, tad viņam ir kaut kāds vērtējums, tas pārsvarā ir tā kā no 1 līdz 6, kur 1 ir tā kā zemākais un 6 ir augstākais vērtējums. Bet tie saucamie diagnosticējušie pārbaudas darbi ir jau 3., 5. un pēc tam 8. klasē. Mājmācības bērniem parasti piedāvā tos arī kārtot, bet, tas nav tā kā piespiedu kārtā, bet tad tas bērns izvēlās, vai ģimene izvēlās, vai viņi grib vai nē. Pārsvarā 1 vai 2 reizes gadā mājmācības bērns un ģimene tiek uzaicināti uz tādu tā kā tikšanos. Parasti tas notiek vietējā skolā, kas ir tuvākā pašvaldības skola, kurā ir izvēlēts viens skolotājs, kas tiekās ar to ģimeni. Tas skolotājs parasti, piemēram, mums ir 1 reizi gadā. Kādām citām ģimenēm, kas ir tāpat mūsu ciematā dzīvo, ir 2 reizes gadā, tas atkarīgs no tās skolas, kā viņi izvēlās to darīt. Mums tas parasti ir kaut kad novembra beigās.
Un tad mums atsūtīja e-pastu kādas 2 nedēļas pirms tam ar izvēlēto datumu. Un tad mēs apstiprinam, vai mums tas der vai nē, pulksteņu laiku. Un mēs parasti ejam uz skolu. Tas lielākoties tā ir arī citām ģimenēm piedāvāts tikties tajā tuvākajā skolā. Bet, ja ģimene ļoti grib, viņi arī ierosinātu, piemēram, tikties mājās vai tikties, nezinu, tuvējā bibliotēkā. Un tad viņi sarunā ar to konkrēto skolotāju. Un tad tas arī ir iespējams. Un tad tajā e-pastā, kas ir pirms tās tikšanās, tas skolotājs uzraksta, ko viņš tā kā gribētu redzēt, vai viņš grib kaut ko, lai iesūta ātrāk kādus dokumentus, vai nē. Un parasti tas ir, grib redzēt dokumentu par to, kad vecāks pārzina mācību plānu konkrētai klasē. Mēs parasti darām tā, ka man ir no izglītības ministrijas mājaslapas es pārkopēju to mācību programmu, un kas, tā kā viņiem ir aktuāls, es atzīmēju tā, ko mēs tā kā esam jau izgājuši no tā, ko mēs apgūstam vēl, un kas mums vēl nav apskatīts. Un tad ir mani kaut kādi komentāri pēc katra priekšmeta, kā, piemēram, gustam vispār iet tajā mācību priekšmetā, kā mēs to darām, vai mēs to darām tikai mājās, vai mēs to apgūstam kaut kur ārpusē. Arī, un kādus materiālus mācību mēs izmantojam, tie pārsvarā ir vai kaut kādas mācību grāmatas, kuras mēs paši nopērkam, vai arī internetā ir ļoti daudz materiālu, ko var izmantot, un jā, tad mēs norādām, ko mēs esam izvēlējušies un kā mēs darām lietas, un tad, kad mēs tiekamies, tad mēs paņemam kaut kādus projektus, kas ir tā pārnēsājami, un bildes, parasti datorā no kaut kādām aktivitātēm, ko mēs esam darījuši pārsvarā ārpus mājām, un pastāstam, kā mums notiek lietas. Un tam skolotājiem, protams, ir ļoti aktuāli redzēt arī to pašu bērnu un dzirdēt, kā viņš runā par to mācību, lai saprastu, kā viņš jūtās un ka viņam viss ir labi. Tā baigi tajās tikšanās neko neprasa tur tam bērnam rādīt tur kaut kādus savus prasmes un zināšanas un pildīt kaut kādus testus. Mēs, piemēram, izvēlējāmies 5. klases sākumā kārtoto diagnosticējošo darbu. Tas notiek digitāli, tā kā viņi pat neprasīja nekādus tur beigos rezultātus, viņi vairāk interesēja, ko es tos viņiem pastāstu, kā viņam gājas ir, un tā kā viņam gāja ļoti labi. Un es arī pateicu, cik viņš tur tos tā kā no tām visām atbildēm, cik viņam bija tās pareizās, un tas bija diezgan liels tas skaits, tad viņi, tā pārvadošo skolotājai, protams, ir tāds tā kā atvieglojums, kad viņi redz, ok, labi, tad viņš ir apgūvis kaut ko viņš tur zina, un viņai ir mazāk iespēja, ka kāds kaut ko pārmetīs, ka viņi kaut ko nav ievērojusi vai sakojas līdz un tā. Bet kopumā mājmācībā bērni Norvēģijā ir ļoti maz. Šajā mācību gadā ir apmēram 452 bērni. Un tādai perspektīvai Norvēģijā šajā mācību gadā kopumā ir 621 961 bērns. Tā ka mājmācībā ir 0,07%, nav pat 1%. Bet jāpiebilst, kad Norvēģijā, es nezinu īstenībā kā Latvijā, būtu interesanti, Guna, tev, piemēram, paprasīt, bet Norvēģijā ir ārkārtīgi liels skaits bērnu, kuri teorētiski skaitās, ka viņi iet skolā, bet fiziski dzīvē viņu skolā nav vai arī ir ļoti, ļoti reti, dažādiem iemeslu pēc. Tos sauc par skūla vēgrede, norvēģiski, tie, kas tā kā baidās, tā kā nebaidās no skolas, bet skola viņiem nepatīk un viņi neierodās fiziski. Tie, protams, lielākā daļa ir tādi vecāki bērni, bet tas var būt jau arī no kaut kādas, nezinu, 2., 3. klases. Tie pārsvarā ir bērni ar kaut kādām autisma spektru vai kādu citu spektru, kuriem ir grūti iekļauties lielās klasēs,
vai arī viņi saskarās ar kaut kādām problēmām tīri sociālā ziņā skolā, kāpēc viņi jūtās ļoti slikti. Un ir bērni, kuri vienkārši sajūtās, kad viņiem nav ko darīt, viņam tur ir garlaicīgi un viņi negrib iet uz skolu, viņi neredz jēgu tam laikam pavadītiem skolā. Un tad, piemēram, Facebookā arī ir visādas grupas, kurā ir tie vecāki, kuriem ir šāda veida bērni, kuri tur savā starpā runā, jo, protams, tā kā vecākiem ir jāiet uz visādām sapulcēm ar skolu un jāmēģina, kā viņus tur tā kā dabūt atpakaļ uz to skolu, bet reāli pārsvarā tie bērni tiešām ir tādi, ka, ka tas vecāks to bērnu uz to skolu fiziski, tā kā viņam saka, ka tev jāiet uz skolu, viņš neiet, fiziski viņu var piedabūt bieži vien tikai, es nezinu, ar varu, iesēdinot, mašīnā un aizvedot un viņu ar varu izceļot. Tagad daudz vecāki noteikti iziet visādiem tādiem posmiem cauri, kas ir diezgan psiholoģiski smagi, gan vecākiem, gan bērniem. Un kopumā nepatīkami, un tad vienkārši, tas izvēršās tā, ka tas bērns vienkārši neiet uz skolu, viņš nav no mājmācībā, tā kā tajā skolā saucamajā, viņš kaut kur mētājās pa vidu. Un viņš nav mājmācībā, piemēram, kaut vai tāpēc, kad, ir daudz vecāki, kuri sajūtās, ka viņi finansiāli to nevar pārnest, tāpēc, ka, tāpat kā Latvijā nav nekāds tur finansiāls atbalsts kādam vecākam, kurš ar to nodarbotos, un ir vecāki, kas abi divi strādā, un viņi, vismaz sajūtās, kad viņi nevar tā savienot to darbu ar tām mācībām. Ir tādi, kas ir arī vientuļie vecāki. Un situācijas ir dažādas. Bet tā kā, jā, tāda Norvēģijā. Varbūt, Guna, ja tu dzirdēji, tu varbūt pakomentēt, vai Latvijā ir tādi bērni, kas vienkārši fiziski nav skolā, lai gan teorētiski skaitās. Vai es to varu zināt? Es nezinu. Es gribēju, es nezinu, manuprāt, mums diezgan instances būtu klāt jau un pārbaudītu, kas tur notiek. Bet, kas ir svarīgi, lai zem šī te māja mācība, ģimenes, kuras ir māja mācībā, lai zem šī te nosaukuma neslēptos galīgi kaut kas nezināms. Un es gribēju jautāt, kā ir Norvēģijā tātad ar šo te pieskatīšanu, vai tur tīri tehniski ir tāda iespēja, ka var paslēpties un nemācīt bērnu, vai tomēr tā piesaiste pie skolas un pie šī atbildīgā pedagoga ir tāda, pārbaudāma un stingra? Paslēpties un nemācīt bērnu ir ļoti iespējams, jo tā, kā es teicu, tā tikšanās ir vienreiz gadā. Ja tas pārbaudājošais skolotājs ir tā kā meistarīgs savā pārbaudē, nevis caur kādiem testiem un uzdevumiem, bet tie runājot par to bērnu, viņš, protams, var saprast, kā tur īsti ir. Un, jā, viena no lietām, kas mums ir jāiesniedz, arī ir tā kā nedēļas plāns, kā mums notiek tās nodarbības, kurās mēs ierakstam arī visus ārpusstundu pulciņus un nodarbības, kuras ļoti daudz, vismaz mūsu gadījumā, tā kā ievieš Gustavu ikdienā, piemēram, mākslu, kad viņš apmeklē mākslas skolu vai kaut kādas sporta aktivitātes, kad viņš iet uz judo un burāšanu, vai arī kaut kādas dabas zinību elementus, kad viņš iet uz savu pētnieku klubiņu vai skautiem. Bet, jā, Norvēģijā vēlās vecāks pielietot, pieņemsim, saucamo unschooling, kas Latvijā arī ir mazliet izplatīts, es zinu. Vai arī, pieņemsim, uz bērna orientēto mācīšanos, self-directed learning, kad bērns kā izvēlās, ko viņš vēlās darīt, un vecāks ir vairāk tā kā atbalstītājs, nevis skolotājs. Tad tas ir ļoti viegli izdarāms, ļoti viegli. Pa lielam Norvēģijā vecākam ģimenei bērnam ir ļoti liela brīvība darīt, ko viņi grib, kā viņi grib. Viņiem ir jāierodas to vienu vai divām sapulcītēm, jāparāda
tam skolotājiem un skolai to, ko viņi grib redzēt. Un, ja, ja vecāks ir ļoti veiksmīgs un bērns arī saprot, kā viņš sadarbojas šajās sapulcītēs, nu, pa lielam viņi var darīt visu, ko viņi grib Laura, mājās. kā tu domā, cik ļoti uh, s- psiholoģiski gudri ir speciālisti saprast, ka tā ģimene, tie vecāki tur, piemēram, nu, dara kaut ko mm, neatļautu vai nedara to, ko vajag? Vai mums priekšā, piemēram, ja mēs ierodamies, ir psiholoģiski advancēti cilvēki, kas spēs saredzēt, identificēt? Uh, ja es runātu par mūsu uzraugošu skolotāju, tad ir jautājums vairāk to, cik es esmu advancēta, pateikt to, ko viņi grib dzirdēt. Un, nu, viņa vairāk ir, nu, tā kā, viņu interesē konkrēti ķeksīši, kas viņai jāatzīmē, un ja es uz tiem atbildu tā, kā viņai apmierina to dzirdēt, tad viss ir labi. Tā kā mēs varam mājās darīt pilnīgu jebko un vienkārši atbildēt, balstoties uz sapratni, ko viņa grib dzirdēt, un viņa būs apmierināta ar dzīvi. Nu, ja vien viņai, nezinu, tur neizspruks kaut kas no bērna, kad, es jau vispār neko nedaru tur mājās, vai es daru, ko pilnīgi gribu un tā. Nu, tad viņi droši vien kaut ko teiks. Es nevaru tā komentēt par visiem. Ir ļoti atšķirīgi. Mums, piemēram, arī te pieminētajai Kristapa brāļa ģimenei meitiņa sāka iet 1. klasē mājmācībā Norvēģijā, un viņiem pirmajā tajā tikšanās reizē bija diezgan negatīva pieredze. Nevis tāpēc, ka viņi nedarītu kaut ko un izliktos, ka viņi dara. Viņi īstenībā bija ļoti daudz darījuši, un tā meitiņa, nu, tādā zināšanu līmenī ir kaut kur 2. klases līmenī Norvēģijā, nu, pēc tā mācību plāna, prasmēm un zināšanām, ko viņai vajadzētu zināt. Bet, tā kā vecāki nerunā norvēģiski, viņam izvēlējās to sapulci angliski vadīt, un kaut kā viņi jau, nezinu, pašā sākumā bija tā noskaņojušies diezgan kritiski, un viņi sākumā vispār pateica, ka viss jums jāatsūta bērns ar skolā, jūs nedrīkstat vairs turpināt mājmācību, jo mums nepatīk tur tas. Nu, vairāk tas bija bezmazēn tā kā, ok, jūs vecāki nemākat to norvēģu valodu, kā jūs varat nodrošināt, ka bērns arī māca to norvēģu valodu, mācās norvēģiski. Lai gan viņiem bija viss tur norādīts, kad viņi, piemēram, pati meitene ir gājusi bērndārzā 2 gadus, un viņa māca to norvēģu valodu, viņa iet uz pulciņos, viņai ir draugi, viņai ir aktivitātes kopā ar citiem bērniem, viņai ir norvēģu valodas nodarbības arī ar citu skolotāju. Bet, nu, kas Latvijā vismaz ir tā, tev iedod kaut kādu, nu jā, tās tikšanās, pēc tikšanās nākamajā dienā vai pēc kāda laiciņa atsūta to vērtējumu, ko tas skolotājs atsūta gan ģimenei, gan pašvaldībai, nu, kāds ir secinājums, vai ir, viss tur ir tā kā apmierinoši un ir atzīts, kā mājmācība kā pietiekami laba, vai arī ir kaut kādi iebildumi. Mums, piemēram, ir vienmēr bijis viss atzīts kā pietiekami labs. Viņiem atkal savukārt pirmajā jau reizē tika pateikts, ka nē, nav pietiekami labi un jāsāk iet skolā. Tad mums šeit ir arī līdzīga apvienība kā jums, ģimeņu skolu apvienība, bet mums tas saucās mājmācības apvienība, kur tur tie cilvēki palīdzēja viņam uzrakstīt iebildumu pret šo vērtējumu, un tad beigās nu, kas nebija vispār grūti, tāpēc, ka tur bija daudz punktu, kas bija tīri tādi diezgan absurdi tajā viņu vērtējumā, un tad viņiem piešķīra jaunu to skolotāju, uzraugošo, un atļāva turpināt to mājmācību, un tā viņi joprojām ir mājmācībā. Jā. Tā, kad ir dažādas pieredzes. Vai ir kaut kādi jautājumi vēl par, jā. Kā tu domā, kāpēc ir tik maz mājmācību ģimeņu procentuāli, vai tāpēc, ka ir labas skolas, vai tāpēc, ka vecāki tiešām ir ļoti aizņemti savās lietās un strādājoši savā masā, vai tur ir kaut kāda
sakars ar to, ka vecāki varbūt negrib uzņemties atbildību, baidās, vai domā, ka tas ir pārāk sarežģīti. Kas varētu būt tas iemesls, jo tas tiešām ir ļoti mazs skaits. Es domāju, ļoti daudzi cilvēki vispār pat nezin, ka tas ir atļauts, jo, piemēram, arī tie pašiem mūsu ģimenei, viņiem pat, man liekas, tā kā bērnu poliklīnikas medmās teica, ka tas nemaz nav atļauts Norvēģijā, un daudz tiešām tā domā, ka tas nav atļauts. Daudzi to sajūt. Kopumā vispār Norvēģijā tās skolas ir tādas, varbūt, ja salīdzināt ar Latvijas skolām, ir daudz tādas. Nav tik intensīvs tas mācību plāns un nav tie vērtējumi un nav. Ir joprojām ļoti daudz bērni pārsvarēs, tagad prasu tur kādiem draugiem, tur pieņemsim Gustava, kas ir 5., 6., 4., 5., 6. klase, lielākā daļa, protams, teiks, nē, man nepatīk skola, un, ja nē, es tur gaidu brīvlaiku, un es nemaz negribu iet uz to skolu. Elizabetei patīk tā skola, viņas klasē ir ļoti forši, tā kā, bet kopumā, man liekas, te paši vecāki sajūtās, kad ir ļoti, varbūt, pieejams tās privātās skolas, jo lielākajai daļai privāto skolu, kas ir Valdorf, Montessori vai kristīgās skolas, ir valsts līdzfinansējums, tāpēc tas nav tik dārgi, kā Latvijā varbūt, piemēram, sūtīt privātā skolā, ir varbūt ļoti dārgi. Un privātā skolā parasti bieži vien ir mazākas klases, varbūt tā kā kaut kāda īpašāka pieeja. Otrs ir tas, kad, es nezinu, kāds Latvijā ir tas procents, bet Norvēģijā ļoti augsts procents to bērnu, kuriem ir kaut kādas īpašas vajadzības, tie ir vairāk psiholoģiski, kaut kādi spektri, kaut kas tāds. Norvēģijā ir ļoti ātri caur skolas sistēmu, viņi dabū pielāgoto apmācību. Vai tas ir privātais asistents, vai tās ir kaut kādas mazākas grupas, kas strādā, kur, piemēram, tas viens skolotājs izņem tos konkrētos bērnus no tās kādas stundas, vai uz kaut kādu laiku, vai uz visu to mācību stundu, un viņiem ir kaut kāda pielāgota tā mācīšanās vairāk. Un tad tie bērni, kuriem, vai tie vecāki, kuriem bērni ir ar kaut kādu šādām vajadzībām, es domāju, sajūtās vairāk, ka viņi grib, lai tomēr viņš iet tajā skolā, jo viņam ir tās atbalsts konkrētais. Daudzi vecāki sajūtās, ka viņi to nevarēs, ka tas būs pārāk grūti, un tīri vai es spēšu savu bērnu pietiekami labi mācīt. Daudzi vecāki ir finansiālo apsvērumu dēļ neizvēlās šo, kaut vai arī tiem bērniem, kas vispār izkrīt tā kā no tās skolas. Un daudziem es pieņemu, kad ir tā kā, piemēram, arī tā kā es teicu, tad, kad mums Gustavs sāka teikt, kad viņam tur nepatīk un riebjās, un kāpēc viņam jāiet uz to skolu, viņam nebija objektīvi nekas, viņam bija labas sekmes mācībās, viņam bija labas attiecības ar klases biedriem. Viņa klases audzinātāja, kas bija ļoti jauka un uzmanīga un visādā ziņā tikai pozitīvas par viņu var izteikties, viņai bija iespējas, kad Gustavam iet vienkārši lieliski. Un mums atkal mājās bija iespējas, ka viņam iet vienkārši šausmīgi. Un tieši pateicoties tām tikšanām, kas ir 2 reizes gadā, mēs sapratām, abas puses sapratām, kā tur īsti ir, kurā pusē. Un Gustav tas konkrētais iemesls, piemēram, bija tas, kad viņam vienkārši nepatīk tas 45 minūšu, tu dari 45 minūtes, un tad tu tiec pārtrauc, un tad atkal kaut ko citu. Un viņam patīk iedziļināties lietās, un viņam ir vajadzīgs tā kā ilgāks laiks, viņš strādā tā kā. Viņam patīk, es tagad daru šito, un es tagad varbūt, nedēļu vai mēnesi pievēršos šai tēmai. Tā. Un es domāju, ka daudzi vecāki, ja viņi nav jau iepriekš par to domājuši, ja viņa bērnam iet tā kā, ir ok,
ir ok, jo ik pa brīdim jau kādam ir kaut kādas problēmas. Nu, arī mājmācībā, bet nu arī skolā, ja. Un ja tas nav kaut kas ļoti šaušalīgs, es domāju, ka viņi tā kā vienkārši pirmkārt paiet kaut kāds laiks, līdz tu vispār nobriesti, ka tādu variantu tu varētu vispār darīt. Un otrs ir, tad, kad varbūt jau esi nobriedis, tad kaut kādas problēmas ir atrisinājušās, vai arī bērns ir beidzis skolu, un tad tas vairs nav aktuāli. Nu, tas ir mans minējums. Vai arī kaut kāds minējums arī balsoties no to, ko mums varbūt saka, oi, jūs gan esat drosmīgi, ka jūs mācat bērnu mājās. Nu, tā kā, nu, es tur nesaskatu nekādu baigo drosmi, bet, nu, piemēram, daudziem cilvēkiem tas liekas, ka kaut kas ļoti sarežģīts un ka tas būtu ļoti grūti to darīt ar savu bērnu. Varbūt pāris vārdus vēl par unschoolingu. Latvijā oficiāli tas atļauts nav. Unschoolings no homeschoolinga ar to arī atšķirās, ka ir piesaiste pie skolas vai nav vispār nekāda piesaiste pie mācību iestādes. Līdz ar to unschooling, nu, tas ir pilnīgi vecāku ziņā un pilnīgi valstiski nekontrolēts modelis izglītībā, kas mūsu gadījumā Latvijā, kāpēc es sākumā jautāju par šo te, cik tad ļoti ģimenes var paslēpties, ja? Mūsu gadījumā Latvijā, ja mēs gribam realizēt kaut ko līdzīgu unschoolingam, mums tad ir bez maz vai, nu, jāmēģina kaut kā lavierēt un paslēpties, izvēlēties lojālākās skolas, kuras nu, nekontrolēs tik ļoti, vai vismaz nebūs tā kā tas plāns, jāiet pēc plāna tik ļoti strikti. Taču ir arī ģimenes, kas tieši otrādi, kas ir bailīgāki, kas grib vairāk kontrolas no skolas, jeb šo palīdzības no skolas, un tad viņiem tā struktūra noder, un tad tie plāni, semestri plāni un šīs ik tur pāris mēnešu pārbaudījumi, nu, tīri labi patīk. Tā kā šeit ir tā diezgan plaša izvēle, ko mēs varam realizēt Latvijā. Un es tā saprotu, ka arī Norvēģijā tas ir iespējams. Taču tas ir ļoti iespējams, jā. 1 minūtīte mums ir pēc šīs 1 minūtes. Mēs nākam atpakaļ un šobrīd varam tā kā, nu, kaut kādu kopsavilkumu saprast, kas ir tas, ko mēs vēl gribētu, ko mēs uzzinājām, ko sapratām, ko mēs vēl gribētu pajautāt. Jā. Es vēl varēju pastāstīt par to, kā mēs darām vietējā ciemā lietas. Jā. To tu solīji, to mēs ļoti gribēsim zināt. Tātad Konstance, Elīna, Dagnija, mēs gaidam visus atpakaļ pa šo pašu saiti, tūlīt patik līdz mūs izmetīs, lai tad tālāk par kopienām, jo man ļoti interesē kopienas, mēs tādi vientuļnieki savā galā, un mums jau nav ar ko baigi kopoties, bet, nu, tomēr mēģināsim kaut ko tajā virzienā skatīties un meklēt domu biedrus jau nākamajiem mājmācībniekiem, kas man te aug. Tā kā, jā, tiekamies tūlītās atkal. Labi. Jā, nu ko par kopienu dzīvi, par to, kā jūs tiekaties ar citiem mājmācībniekiem, un ko jūs kopā darat un cik bieži? Jā, mēs esam tuvu Oslo. Un šeit ir ļoti daudz mājmācības ģimeņu, nu, salīdzinoši ļoti daudz. Mūsu vien ciemā, ko sauc Neasodn, te dzīvo, nu, nezinu, es domāju, ka tādi aktīvāki ir apmēram 20 vismaz bērni, kuriem ir mājmācība, tie ir dažādos vecumos. Un mums ir tādā tā kā Oslo un apkārtējo apdzīvoto vietu esošiem cilvēkiem mums ir tāda Facebook grupa, un Messengerī pārsvarā notiek visas ziņas par to, kurš ko organizē. Nu, tas, ko organizēt, ir, piemēram, apmeklējumi uz muzejiem vai kaut kādiem citiem aktivitāšu centriem, kur mēs varam doties kā klase. Un tur mums ir vai nu par velti, vai nu par kaut kādām minimālām maksām ieejas biļetes, un mēs varam ņemt nodarbības, piemēram, muzejos par konkrētu tēmu, ar konkrētu speciālistu, kas mums ļoti pastāsta visu. Piemēram, Vēstures muzejā mēs šogad bijām 2 reizes, bet,
uz vikingu izstādi. Un tur ir liela atšķirība. Vai es kaut ko izlasu vai ieguglēju, un pēc tam mēs ar Gustavu to daram, vai tur ir reāli vēsturnieks, kurš ir noņēmies ar šo vikingu pētījumiem un izrakumu veikšanām un to materiālu, visu eksponātu apstrādi reāli dzīvē muzejā, un viņš atbild ārkārtīgi savādāk uz tiem jautājumiem, kas tiem bērniem ir, un tāpēc mēs arī tur bijām 2 reizes, jo tie bērni bija tik ļoti ieinteresēti un tik daudz jautājumus uzdeva, ka mēs nevarējām visu apskatīt vienā reizē. Tad mums vajadzētu sadalīt to uz 2. Un šāda veida tikšanās uz kaut kādiem tehnisko muzeju vai vēstures muzeju vai Nacionālo mākslas muzeju vai jebkur notiek 1 līdz 2 reizes nedēļā. Kaut kas notiek, tas ir atšķirīgi, vai tas ir tur, piemēram, mazākām klasēm vai vecākiem bērniem. To mēs norādam un tajā grupā. Un tad mums ir arī tāds Google dokuments, kurā ir viss tā kā apvienots tabuliņā, kurā datumā kas notiek, vai tur ir vēl vieta pieteikties, vai tur jau ir slēgts, viss ir pilns. Un pa lielam, ja tas vietēji ģimene ir aktīva un bērns vēlās, ir ļoti bieži var doties kopā uz visādām ļoti foršām lietām. Mums 2. gadu tīri mūsu ciemā, mums trešdienās ir radošais klubiņš, kurā mēs esam kaut kādi 15 bērni ar savām ģimenēm vai vecākiem. Daži ir tādi, kas brauc no Oslo vai kādas citas vietas, bet pārsvarā mēs esam no šitā paša mūsu ciema. Un tur pārsvarā ir tā, ka viena nodarbība, ir viens tas cilvēks, kas piedāvā kaut kādu projektu, un tad bērni izvēlās, vai viņi piedalās tajā projektā, vai viņi izvēlās kaut kādu citu projektu, kas viņiem ir aktuāls tajā brīdī, un tad arī atkarīgs no bērniem, kāds izvēlās vienu, kāds izvēlās otru. Bet, vārdu sakot, ir pieejami materiāli, piemēram, konkrētai tai radošajai aktivitātei, ko vada viens pieaugušais. Ja bērni ir pateikuši iepriekš vai arī tajā pašā reizē uz vietas izvēlās kaut ko citu darīt, un mums materiāli ir uz vietas pieejami, tad viņi brīvi var to darīt. Ja nav uz vietas pieejami, tad tos var, tā kā sarunāt, ka mēs sagādājam uz nākamo reizi. Un tādā veidā mums ir bijuši gan bērnu uzvesti teātrī, gan visādi svētku svinēšanas, gan īsfilmu veidošanas, gan kaut kādi eksperimenti ir notikuši. Vai arī pārsvarā tas ir kaut kas tas vairāk rokdarbu mākslas tādas aktivitātes. To mēs visu organizējām pašas. Mēs bijām 4 mammas, kas tā kā uzņēmās to sadarbību, ka mēs esam tās, kas tur vienmēr ir. Jo vienam pašam tas ir ļoti grūti. Ja mēs esam 4, tad mēs varam sarunāt tikai 2, piemēram, atvērs to klubiņu un ieradīsies agrāk, 2 palīdzēs tur novākt visu, vai kā kur reiz tas ir pieejami un izdarāms. Un tad ir tā sava vietējā vide, un bērniem arī ir tā, ka viņi tiekās ar tiem mājmācības bērniem, kas arī ir tajā vidē, un viņiem ir tā ikdiena tāda aktuāla un draudzējās. Bet tīri, cik stipras ir tās draudzības, tas, protams, ir atkarīgs no ķīmijas. Kādam bērnam būs ļoti forši, viņš gaidīs to tikšanos kāds bērns. Un, piemēram, ar Gustavu arī tā bija, kad viņš pēc kāda laika šķietās, ka viņš negrib tur iet. Kad viņam tur nav tik daudz ko iegūt, un tad mēs, piemēram, šobrīd esam paņēmuši pauzi. Bet kopumā, kā mēs sākām to es teicu, mēs bijām 4 mammas, mēs atradām telpas, kas mums ir par velti pieejamas, un to naudiņu materiāliem mēs dabūjām rakstot projektus, un piesakoties, ka te Norvēģijā vismaz ļoti daudz visādi fondi un asociācijas, un ja tas ir bērniem un jauniešiem kaut kādi projekti, tad ir salīdzinoši viegli dabūt kaut kādas naudiņas, tā kā mēs dabūjām gan pagājuši, gan šogad
naudiņu, kur mums pietiek materiāli, mums pietiek, piemēram, maltītē vienai ēdienu reizei, kad mēs tur esam, jā, lai mēs varam arī pēst. Un, nu tā, ja pietrūkst tā sabiedrība, tas ir ļoti forši. Man personīgi ir žēl, ka Gustavs vairs negrib iet, jo man kā mammai, nu, tas bija forši tās trešdienas, kad es varu satikt citas māmas, dzirdēt, kā iet, satikt arī tos bērnus, un jā, man tā kā pietrūkst, laikam, vairāk nekā Gustavam, tieši tas klubiņš, bet, nu, varbūt nākamgad mēs atkal turpināsim, bet tas klubiņš turpinās bez mums arī. Lai arī es biju viena no tām mamām, kas to sāka. Tā, kad Tu vari kopumā organizēt kaut kādu klubiņu tieši mamām, tieši savām vajadzībām. Jo tas, ko es izdarīju, kad man bija tāda nepieciešamība, es izdomāju, ka man vajag atvērt to durvju dienu zūmus katru mēnesi. Es vienkārši ar jums te tiekos. Tāpēc, ka, nu, jā, jo tās tēmas, kuras mums ir, ko mēs katrs sevī nesājam, tad ir viena platforma, kur mēs varam sajiet kopā un pārrunāt un palīdzēt vienotram. Tā kā tev vajag jaunu klubiņu, Laura. Un Gustavam, jā, un ko es vēl gribēju tā ir piebilst? laba. Tu tur aktīvi darbojies un gan savu bērnu māci, gan arī iesaisti citas ģimenes, un vēl tu paspēji atbraukt pie šīs te vientuļās ģimenes ciemos te Rēzeknē, un nevienu reizi ar saviem mājmācības bērniem. Tā kā paldies tev liels par taviem bērniem, mūsu bērnu draugiem. Tā kā tā. Jā, Tie, kas ir ceļotāji, tie ceļo. Nu, mēs vispār diezgan daudz braukājam apkārt. Mēs esam bijuši Meksikā uz vairākiem mēnešiem, mēs esam bijuši Serbijā, tur gan uz īsāku laiku, mēs aizbraucam uz Latviju ik pa brīdim. Nu, tas ir, ja mums abi bērni būtu mājmācībā, tas ir vispār ļoti viegli un pieejami. Nu, tā kā Elizabete iet skolā, tad tur, un tā ir privāta skola, un viņam nav viņa jāņem atpakaļ, tad baigi ilgāk par 10 darba dienām, ja tur nav pa vidu kaut kāds brīvlaiks, viņam nepatīk, ka mēs braucam prom, tad, ka mums bišķiņ jāiekļaujās tajā pasākumā, bet savādāk. Jā, mēs esam tādi ceļotāji, lai gan mūsu bērni ir bišķiņ noguruši no tā, jo viņi ir jau, es nezinu, no dzimšanas tur visu laiku ceļojuši, sākumā no Norvēģijas uz Latviju, tad visu kaut kur citur, un Elizabete vispār no 4 gadiem jau uz Meksiku tur brauc katru ziemu uz 1 vai 2 mēnešiem, un tagad viņa, šo ziemu mēs neaizbraucam, mēs ar bērniem, tāpēc, kad Elizabete teica, viss, es gribu iet uz skolās karnevālu, es negribu braukt uz Meksiku, es gribu vienreiz mūžā beidzot izmēģināt, kas tas ir. Jo parasti, tad, kad mēs braucam, tas parasti bija tieši tajā februārī, kad viņai ir tas karnevāls skolā. Jā, var visu kaut ko tā kā izdarīt, bet, nu, es esmu arī ļoti privileģēta tādā ziņā, kad mums ir tētis, kas pārsvarā nopelna naudas, tur sev kaut kādu kabatas naudiņu nopelna kaut kādos projektiņos un kaut kā tā. Un tad mēs varam darboties mājās. Mums nav tas tā kā satraukums par to, ka man arī jāspēj tur strādāt kādu algotu darbu. Pagaidām droši vien tas būtu bišķiņ grūti man personīgi. Jā. Jo mums tētis vairāk ir darbos. Ir citas ģimenes, kur abi vecāki strādā, bet viņiem ir, piemēram, sadalīts. Tajā un tajā dienā to es ar bērnu vai bērniem, un es eju savos projektos, un atkal mainās, un tad arī ar tām aktivitātēm mūsu mēs īsti nestrādā, jo tētim nav tāds viens darba laiks, viņam ir jābūt diezgan elastīgam, un tad tad mēs esam tā sarunājuši, ka viņš tad ir elastīgs savos darbos un pelna to naudu, un es vairāk daru tās mājmācības un visu pulciņu vadāšanas lietas un tādā draudzēšanās un tādas lietas. Tā, varbūt ir kaut kāds jautājums vēl kādam. Jā, man būs jautājums. Man ir jautājums par to, kā, piemēram, labāk darīt ģimenei, kas ierodās Norvēģijā uz dzīvi, bet neviens nerunā norvēģiski, bērni nerunā, ja. Cik es saprotu, ir tāda iespēja arī
būt līgumiņā ar Latvijas skolu, bet dzīvot Norvēģijā? Vai kā, piemēram, labāk darīt, ja bērni nerunā norvēģiski, es saprotu, ka tur nu, tā situācija. Būs problēmas, jā, jo viņiem būs ļoti grūti. Kur jau mūsu tā ģimenītē, kur vecāki nerunā, nu viņi runā mazliet norvēģiski, bet viņiem jau, tā kā, mēs teiktu, piekasījās pie tā, ka viņi nerunā. Ja bērni vispār nerunā, jā, es noteikti ieteiktu, tad labāk būtu tajā Latvijas kaut kādā, piemēram, tālmācības skolā piesaistītiem. Tā kā Norvēģijā vispār nav tādas tālmācības iespējas, es nezinu īsti, kā darbojas tas, bet es droši vien ieteiktu, vai sazināties ar mani, vai ir kādu pat taisno tajā mājmācības apvienībā, nu, kurš, piemēram, pārzina tos noteikumus, un tad varētu labāk atbildēt. Bet tad, piemēram, ir jautājums, vai jūs tā kā te pārvāktos uz 100% tā kā dzīvošanu pastāvīgi, un jūs gribētu norganizēt visus tos savus papīrus, kad jūs skaitaties šeit, vai jūs tā kā būtu deklarēti Latvijā, un te būtu uz kaut kādiem periodiem, kā jums tas tā kā izskatās? Pagaidām tas ir liels jautājums, bet par cik mums tēti strādā Norvēģijā, tad nu, mums tas sāk reālāk likt, ka gribās būt tur, un Norvēģijā arī ir padzīvots, un mums tur ļoti patīk. Nu, tā doma ir principā, jā, tā kā principā pārvākties. Vispār Nu, jā, pārvākt. tad es ieteiktu, jā, es droši vien pati prasītu, mums ir Marija Jakonelli, ir tāds spēcīgākais cilvēks mājmācību asociācijā, viņa noteikti varētu atbildēt. Nu, viņa nevarētu atbildēt šajā brīdī, es viņai uzdotu jautājumu, bet viņa noteikti varētu noskaidrot, kā to nokārtot legāli, bet pārsvarā. Piemēram, kā ir ar pulciņiem, piemēram, man puika iet mūzikas skolā. Tur kāds ar viņu komunicētu angliski, teiksim, ja viņš iet mūzikas skolā, vai principā tas arī viss ir tā baigi sarežģīti. Pārsvarā te visi runā angliski, nu, cilvēki, ja vien viņi nav tur ārkārtīgi jau pensijas vecumā, tā kā mūzikas skolā vai kaut kur citur, noteikti viņi tie pasniedzēji runātu ar bērniem angliski un arī ar jums, tur parasti nav nekādas problēmas. Vairāk jautājums ir par to, nu, pieņemsim, ja jūs pārstāstat, es nezinu, kā jums tētim ir ar visiem tiem saucamajiem personas kodiem, kā jūs te tā kā iekļautos, vai jūs vēlētos iegūt sev to pastāvīgo personas kodu un pretendēt uz kaut kādiem valsts un pašvaldību piedāvātiem, piemēram, saucamajām mākslas un mūzikas skolām, kurās ir pārsvarā rindas, vai jūs, piemēram, iet pie privāta skolotāja, kuram, protams, neinteresē, vai jums kāds tur tas personas numurs, un jūs viņu vienkārši maksātu par tām nodarbībām. Tādā ziņā jums nebūtu problēmas ar to komunikāciju. Un es pieņemu, ka, ja jūs te ilgāk dzīvot, jau tie bērni arī iemācītos to valodu pēc kāda laika, bet arī sākumā, ja viņi saprot angliski, tad ar viņiem noteikti runāt angliski. Viņiem, jā, viņiem ir 7, 8 gadi, viņi vēl ir pietiekami mazi, lai, nu, teiksim, lai, ja viņi tajā sabiedrībā kaut kā iemestos, es domāju, ka viņi ātri iemācītos. Jā, pēc kāda atkarīgs no bērniem, bet jā, no ātri. Skaidrs. Jā, Nu, jā. nu tad jums jāizlem, kā jūs tieši to gribētu noformēt. Nu, man izskatās, ka sākumā droši vien, ka tā varētu būt tomēr, ja tieši tā kā Laura saka, piesaista kādai latviešu skolai. Mums vecākais dēls tagad ir 7. klasē Vislatvijas tālmācības vidusskolā, kura praktizē arī mājmācību. Tā kā viņiem ir prakse ar bērniem, kas nedzīvo Latvijā. Un, ja tādā skolā tiek arī mājmācībā, tad tur būtu, es droši varu apgalvot, labs atbalsta personāls no skolas puses.
Un savukārt tad kaut kādā brīdī pakāpeniski tā kā mācoties jau un apgūstot norvēģu valodu un mēģinot integrēties, jau pēc kāda laika var mēģināt startēt, ja būtu vēlme un spējas arī mācībā norvēģu skolā tā kā Laurai. Tam ir jābūt kaut kādam pārējiem. Skolā, bet tajā sistēmā, jo nav Jā, reāli. Un Latvija tātad šo te var nodrošināt pārēju no savas puses. Norvēģija sanāk, ka arī tā, ka, es domāju, šis būtu atrisināms. Jā, es domāju, ka aiziet. Būtu kaut kādi varbūt jautājumi, bet jā, ir tīpaši, ja vēl tālmācības tev vidusskolā ir tā pieredze ar citām valstīm. Varbūt, ka viņi ir ar Norvēģiju kaut kādu pieredzi jau. Nu, būtībā tā, ka mums būtu, teiksim, tā uzturēšanās, kas viņas ir atļaujas, vai, es nezinu, man vīrs tur labāk saprot, visi tie ID numuriņi un tam līdzīgi. Mēs tā kā esam Norvēģijā, bet viņus apmierina tas, ja mums ir līgums ar Latvijas skolu, ja? Tas ir tā kā ok. Es pieņemu, ka to var nokārtot, jā, ka tas ir ok. Man personīgi nav tāda pieredze, bet... Nu jā, tie angliski saucamie expats, kas tā kā ir atsevišķi drusku vietējā. Pieņemu, ka skolai vai izglītības sistēmai Norvēģijā viņiem ir svarīgi, tāpat kā arī Latvijā, kad ir tā birokrātiskā daļa nokārtot, kad jums ir, pieņemsim, piesaiste Latvijas skolai, un jūs tur darat visu pēc tās sistēmas. Jūs pa lielam varat dzīvoties arī šeit. Un jūs tur baignojas netraucēs, kamēr jūs nepretendēsiet uz kaut kādām lietām. Un kad jūs gribēsiet pretendēt uz kaut kādiem atbalstiem, uz kaut kādiem bērnu pabalstiem vai kaut ko tādu, tad viņi apskatīsies kaut ko vairāk. Bet es domāju, ka, jā, tā kā jau Guna teica, ka pakāpeniski ieslīdēt tajā vidē ir iespējams. Bet kura vieta Norvēģijā jums sanāk aktuāli? Kur jums ir tēcis? To pilsētu neatceros. Viņš man tikko mainīja projektu, bet tas arī ir netālu no Oslo. Man ir 200 km no Oslo. Ok. Jā. Ļoti labi, jā, jo te mums ir tajā apvienībā dažas tās mammas, tīpaši Marija, ir ļoti spēcīga visos noteikumos. Un viņa noteikti būtu atbalstoši, palīdzētu. Un šajā brīdī es teiktu, ka zem video ieraksta YouTube, kur mēs šo te tiešraidīti liekam iekšā, meklējiet tur Lauras kontaktus un varat sazināties ar viņu un uzdot jautājumus, kurus tad šodien nedzirdējāt un atbildes nesaņēmāt. Tā kā var turpināt komunicēt. Jā. Un arī es aizsatīšu Gunai to saiti tīri uz to maimācības apvienību, kas Norvēģija ir, jo tur ir arī daļa informācijas angliski. Tad, ja kāds grib pats papētīt, kā tur ir, to arī var palasīt. Jā. Palielam skaidrs, jā. Jā. Veiksmi jums izlemt un tad darīt tā, kā izlemj. Varbūt vēl Elīnai vai Dagnijai kādi jautājumi ir droši jautāt. Vai vēl, ja kas nāk prātā, arī Konstancē, mēs te varam tādā nesteidzīgā režīmā vēl pabūt kopā. Jā, varbūt vēl jautājums, cik tā norvēģu valoda ir sarežģīta tieši latvietim iemācīties? Man pagāja pusgads apmēram, bet es strādāju arī bērndārzā, kas ir ļoti skola. Jo tīri tā problēma te ir tieši tā, kad viss runā angliski. Un tad, kad ir tā pirmā fāze, kad ir tā un meklē tos vārdiņu norvēģiski kā būtu, un tā fāze jau visiem ir. Tad tas otrs, kas tev ir pretī, tas norvēģis, viņš pāriet uz angļu valodu vienkārši. Un tad citi te, piemēram, izlikās, pieņemsim, ka viņi nemāki angliski.
Viņa māk tur, piemēram, tikai. Nu, ka viņi runā tur, pieņemsim, tikai vāciski vai kaut kādā tādā valodā un nerunā angliski, lai iemācītos to norvēģu valodu. Bet, jā, nu, iemācīties var. Tikai jautājums, cik ātri tas būs. Pati valoda nav tik sarežģīta. Valoda ir ģermāņu valodu saimē, tas nozīmē, ka angļu valoda un vācu valoda ir ļoti līdzīgas, īpaši angļu valoda, gramatika un tā ļoti līdzīgas. Un, nu, tā kā, nu, es iemācījos pusgadā. Tas ir ļoti ātri, man liekas. Nu, tādā ziņā, kad es sajūtos, ka, ok, es jau varu komunicēt, es jau varu saprast, tas jau, nu, man nav pilnīgi tur jāstostās un jāmeklē tur šausmīgi tie vārdi. Bet jā, es saku, nu, pieņemsim, aiziet tur pastrādāt kaut kādā, labi, varbūt jums būs grūtāk ar bērniņiem. Bet, nu, jā, man ļoti laba skola bija bērndārs, jo bērni nerunā angliski, tie maziņie, un tad viņi man nāca visu prasīt norvēģiski, un tad tas bija daudz ātrāk un daudz vieglāk. Bet jūs paņēma darbā, un jūs nerunājat vēl norvēģiski, ja? Nu, es tajā darbā iekārtojos tā, kad es sāku Norvēģijā to savu dzīvošanos tā kā, ne īsti tā kā au pair, bet es biju vienai caur paziņai mājās tā kā palīdzēju ar mājas tīrīšanu, un viņu tajā laikā 5-gadīgās meitas pieskatīšanu, un viņi gāja tajā bērndārzā, kur es sāku strādāt, un tad es tur gāju viņai pakaļ un vedu viņu, un tad mēs tur iepazināmies ar tiem cilvēkiem, kas tur strādāja, un tad es sāku kā, nu, tāds aizvietotājs, kad piemēram kāds saslimā, piezvanīja, un tad lēnāk garā es tur strādāju vairāk un vairāk, un biežāk, un tas, nu, tā kā nebija caur darba interviju, bet caur tādu lietu, un tad mums aizgāja tas pasākums, jā. Bet, nu, vienmēr ir kaut kādi varianti. Ja, protams, iet caur tādu pieteikšanos darbā, tad viņi visu gribēs. Pat veikalā plauktos lietas krāmēt, viņi gribēs, lai runā norvēģiski, bet, nu, jā, visādi variants uzrādās, kur to iepazīstās, un tad var. Laura, tu mācījies tā kārtīgi, vai ne? Tev bija normāli kursi regulāri, un tu to valodu tā apzinīgi apguvi droši. Jā, es apzinīgi, tāpēc es biju viena pati, es atbraucu te vispār, lai studētu, man bija mērķis iemācīties to valodu, jo man vajadzēja nolikt augstāko eksāmenu, lai es drīkstētu studēt tālāk, tā kā man tas bija tā kā mērķis, un tas bērndārs bija tā kā piestrādāšana tajā laikā. Jā, tas ir savādāk, kad aizbraucu ar ģimeni un vīrs strādāt tur. Es dzīvoju Dānijā. 2 reizes es tur studēju pa tādiem posmiņiem nelieliem, un es tik un tā neko nesapratu Dāņu. Man liekas, tas bija vienkārši kaut kāda nevaloda. Es nevarēju vispār iebraukt nevienā skaņā, ko viņi tur vāra tajā mutē. Un kādā brīdī, un es nemācījos, jo man nebija plāna palikt Dānijā. Visi runāja angliski. Un es devos mājās, nezinu to valodu, ka neko neiegūstu tādā ziņā. Kādā brīdī Dāņi uz mani sāka tā ļoti tā šķīvi skatīties, ka es jau tur ilgi un neko nesaprotu. Nu tā, viņiem nepatika. Nezinu, šeit Kristaps, viņš vēl tagad labprātāk izvēlās angliski runāt nekā norvēģiski, un viņš te ir dzīvojis, nu tā ļoti patstāvīgi, nezinu, 15 gadus. Un viņam vienkārši darbos daudz ir angļu valoda un nav tāda šausmīgi liela vajadzība vai vēlme tur iemācīties. Viņš saprot kaut kādā līmenī, bet viņš, nu jā, nav tāds baigais runātājs, viņam viss ir ok. Bet savādāk ir, ka tu, piemēram, atbrauci un tad tu pastudēji un tad, kad tu saki, tu zināji, ka tu te nepaliksi un tu visu varēji izdarīt angliski un tur noteikti bija pietiekami daudz ko darīt. Un dāņu valoda ir ļoti līdzīga norvēģu valodai. Ja rakstīski, tad ir ļoti līdzīga, bet tad, kad viņi saka runāt, es, piemēram, arī nesaprotu tik labi, tāpēc, ka viņi paši saka, kad viņu bērni pat iemācās kaut kā vēlāk, kaut cik mazliet vēlāk runāt nekā citi, tāpēc, kad viņu izruna ir tik neskaidra,
Šie bērni arī nevar saprast, nu viņu pašu dāņu bērni. Bet viņiem Nevar saprast. viņiem ir vajadzīga tā neskaidrā izruna, jo es pirmajam taksistam ielas nosaukumu mēģināju izlasīt, cik nu skaidri var, un viņš neiebrauca vispār. Kad es viņam parādīju to lapiņu, viņš blablabla. Un man liekas, Jā, tas bija jāsaka, ja? jā, Jā. jā. Bet mums Jā, Elīna tā izruna viņam ir raksta, mums dzirdama. Elīna raksta tev pateicību. Mīļš, paldies par dalīšanos. Ir interesanti, gribētos dzirdēt vēl, bet jautājumi nav. Tā ka viss ir atbildēts no Elīnas puses. Jautājumu nav. Paldies, Elīna. Ļoti labi. Ja uzradīsies jautājumi, var droši rakstīt, jā. Kurš arī vēlāk, arī pēc tam, vai sociālos tīklos, vai kontaktos, tur lejā zem video viss būs salikts. Jā. Nu, kas vēl tev nāk prātā? Kas vēl nāk prātā jautātājiem? Man liekas, tā baigi nenāk nekas prātā vairāk. Ja nav jautājumu, tad, kā jau Guna teica, būs saites zem ieraksta. Tas tiks ieraksts, tad jā, droši var rakstīt, atrakstīt vai pašam papētīt to Norvēģu mājmācības apvienības mājaslapu. Jā, droši. Skaidrs, labi. Nu, es savukārt no savas puses varu tiem, kas ir tiešsaistē un kas vēlāk ierakstā līdz galam noklausās, pateikt, kā ar to mēs arī šo mācību gadu slēdzam. Mājas bija pēdējais Zooms. Pavasaru mēs droši tiekamies neformālākās gaisotnēs sociālos tīklos, sekojot līdzi aktivitātēm ģimeņu skolu apvienībā. Tiem, kas ir no apvienības, noteikti būs izziņota pieteikšanās uz nometni. Savukārt, joprojām un vienmēr es tā ausis turu vaļā uzspicējusi uz visām tēmām, kas nu kuru interesē. Un tad tās tēmas arī izkārtojās tā kaut kā dabiski pa visu mācību gadu, reizi mēnesī par kādu no tām runājot, piesaistot cilvēkus, kas orientējās konkrētajā jautājumā, un tad mums ir fēni sanāk to visu organizēt. Tā ka ļoti liels paldies gan jums, gan visiem tiem, kas visa gada garumā nāca, pavadīja laiku kopā ar mums, un sevišķi šajos te mēnešos, janvārs, februāris, mums bija tādi skarbāki apstākļi, stresaināki, kad mēs cīnījāmies par mūsu pastāvēšanu Latvijas likumdošanas ietvaros. Un arī par šiem jautājumiem joprojām saņemu zvanus un ziņas un jautājumus. Turpiniet jautāt, ja kaut kas kādam nav skaidrs, prasiet mums, jo mana pieredze rāda, ka tie cilvēki, kas man zvana vai raksta, ka viņiem kāds uz šo jautājumu jau ir atbildējis un atbildējis nepareizi. Un tie kādreiz ir skolu pārstāvji vai speciālisti pagalmos, kas izsniedz atbildi, un atbilde nav pareiza. Tāpēc vērsieties pie mums, pie ģimenes skolu apvienības valdes pārstāvjiem, kas visu laiku ir šajā informatīvajā telpā par oficiālo informāciju, kas ir aktuāla šobrīd Latvijas likumdošanā. Tā ka tā. Nu ko? Vai tas būs? Labi, paldies jums Jā. par klausīšanu. Paldies. Paldies visiem, kas bija pieslēgušies. Paldies, Laurai, paldies. Dagnija saka paldies par šo un visām iepriekšējām tēmām. Jauku vakaru. Paldies, Dagnija. Paldies, Elīna. Konstants, kas nāk pie mums un visiem, kas vēl tikai nāks un dzirdēs. Mīļš, paldies. Skaistu vasaru. Un uz atkal drīzu saredzēšanos. Jā, super. Atā. Paldies. Atā.